Dažādi treniņu sadalījumi sarindot pēc to efektivitātes muskuļu masas attīstīšanai. Pirmais treniņu sadalījums ir viss ķermenis. Šis ir lielisks treniņu sadalījums, ja tu esi pilnīgs iesācējs, jo tu vari trenēties tikai 2 vai 3 reizes nedēļā, un katra muskuļu grupa joprojām saņems pietiekami bieži stimulu augšanai. Taču šis reāli strādā tikai tad, kad tu trenējies ar saliktiem vingrinājumiem, kas trenē vairākas muskuļu grupas vienlaikus. Jo, ja tu sāksi izolēt muskuļu grupas, tev būs jādara 15 dažādi vingrinājumi katrā treniņā, kas ir vienkārši laika izšķiešana. Šo treniņu sadalījumu liek A līmenī. Ideāls iesācējiem, bet pieredzējušākiem kačakiem prasīsies kaut kas sarežģītāks. Otrais treniņu sadalījums ir spiešana, vilkšana un kājas. Ja tu apņēmies trenēties 6 reizes nedēļā, tad šis būs labs treniņu sadalījums, jo katra muskuļu grupa tiek trenēta 2 reizes nedēļā. Taču pat tad ir muskuļu grupas, kuras tu vari trenēt biežāk. Plecs un biceps būs labi piemēri, tāpēc šis treniņu sadalījums nav pats labākais maksimālajai muskuļu augšanai. Turklāt, ja tu neesi spējīgs trenēties 6 reizes nedēļā, tad šis treniņu plāns kļūst praktiski bezjēdzīgs, tāpēc es to lieku B līmenī. Nav slikts, bet tev jātrenējas praktiski katru dienu, tikai lai trenētu katru muskuļu grupu 2 reizes nedēļā, kas nav baigi daudz. Trešais treniņu sadalījums ir spiešana un vilkšana. Šī ir iela vingrotāja versija iepriekšējiem sadalījumam, jo mēs taču kājas netrenējam. Ar šo tu vari trenēt katru muskuļu grupu 2 vai 3 reizes nedēļā, trenēties 4 vai 6 reizes nedēļā, kas ir ļoti labs deals. Šo treniņu sadalījumu pats pielietoju. Tā kā ja tu kājas netrenē, tas ir viens no labākajiem, tāpēc es to lieku S līmenī. Ceturtais treniņu sadalījums ir spiešana, biceps un vilkšana un triceps. Šis sadalījums ir praktiski tās pats kā iepriekšējais, tikai ar lielāku stimulu bicepsiem un tricepsiem, jo tie tiek trenēti katrā treniņā. Vienā treniņā tieši, bet otrajā netieši. Tāpēc es to arī lieku S līmenī. Ideāli tev ir pilnīgi vienalga par kājām un vēlēsies vairāk trenēt savas rokas. Piektais treniņu sadalījums ir ķermeņa augšdaļa un lejasdaļa. Tāpat kā spiešana un vilkšana, šis arī sastāv no 2 treniņiem, tāpēc katru muskuļu grupu var trenēt 2 līdz 3 reizes nedēļā, kas ir ļoti labi. Vienīgais mīnus ir tāds, ka ķermeņa augšdaļai nepieciešama vairāk vingrinājumu nekā lejasdaļai, tāpēc tās treniņi parasti būs ilgāki, bet lai no šī izvairītos, tu vari augšdaļu trenēt 3 reizes nedēļā un lejasdaļu 2 reizes nedēļā. Kājām parasti pilnīgi pietiek ar 2 treniņiem nedēļā, tāpēc šo sadalījumu lieku S līmenī. Pietiekami bieži stimuls katrai muskuļu grupai un vesels 2 brīvdienas. Sastais treniņu sadalījums ir katra muskuļu grupa atsevišķi. Šis parasti izskatās šādi. Pirmdiena ir krūšu diena, otrdiena ir muguras diena, trešdiena ir kāju diena, ceturtdiena ir plecu diena, piekdiena ir roku diena un sestdiena un svētdiena ir brīvdienas. Lai neko vairāk neteiktu, šis treniņu plāns ir briesmīgs. Katra muskuļu grupa tiek trenēta tikai 1 reizi nedēļā, kas nozīmē 2 lietas. Tā vai atjaunosies vairākas dienas pirms nākamā treniņa, un tu vienkārši bez pamatot iemesla izvēlēsies to netrenēt, vai tā atjaunosies tieši pirms nākamā treniņa, bet tu būsi to tik traki nokausējis, ka lielākā daļa resursu aizies muskuļu atjaunošanā, nevis būvēšanā. Lai šo ilustrētu, iztēlojies, ka tev biceps zelta apjoms ir 5 spiegāni 3 reizes nedēļā. Kas notiks, ja pēkšņi noņems 2 treniņus? Tu darīsi tikai 5 spiegānus nedēļā, kas ir ļoti maz. Tu varbūt teiksi, bet es varu darīt 15 spiegānus vienā treniņā, un nedēļas apjoms būs tas pats. Teorētiski jā, bet pēdējos spiegānos tu būsi tik piekusis, ka nekāda muskuļu augšanas stimulēšana vairs nenotiks. Turklāt pārmērīgs stimuls vienā treniņā var radīt tik liels muskuļu bojājums, ka tavs ķermenis knapi spēs no tiem atgūties, kur nu vēl būvēt muskuļu masu tiem pa virsmu. Tāpēc šo treniņu sadalījumu lieku D līmenī. Jebkuram treniņu sadalījumam ir praktisks pielietojums, bet šim es tādu nevaru atrast, jo gan nevienam nevajag veselu nedēļu, lai atjaunotos starp treniņiem.